Parasti jau laiks pirms Ziemassvētkiem politikā, varbūt arī daļai ekonomikā, ne tajā, kas ir ikdienā sastopamā veikalos, ir klusāks laiks. Taču šogad kaut kā tā ir sanācis, ka vismaz Latvijas politikā ir par ko galvu palauzīt gan mums, un, protams, politiķiem, bet tāds ir viņa darbs, es šeit domāju, gan tikko kā uz Saimu aizneslais budžets ir jāsāk skatīt un apstiprināt, jādomā, kā arī vēl šogad. Protams, Krājbankas epopēja joprojām arī vēl klājas visam pāri Air Baltica, sāga. Protams, arī visticamāk jārunā par tādu kā lielāko problēmu, kas ir beidzamajā laikā pagājušās nedēļas aktualitāte. Iespējamais referendums par krievu valodu kā otru valsts valodu. Ir vajadzīgie paraksti visticamāk savākt, gada beigās tiks apkopoti oficiāli rezultāti, un tad arī sekos tālākie soļi. Šī problēma pati par sevi jau nav jauna. Viņa pastāvējusi ir visu laiku, kopš Latvija ir atjaunota, neatkarība ir atjaunota Latvijā, taču mēs vai nu izlikāmies neredzam, vai nu negribējām to redzēt, ka problēma ir. Par to gan ikdienā sarunu līmenī, tādā ķēķa parlamentā jau katrs no mums kādreiz ir runājis, tie daudzie krievu karodziņi, kas ir mašīnās, tā tālāk un tā joprojām, bet tādas kopīgas valsts politika šajā jautājumā nebija, un lūk arī tagad ir rezultāts. Protams, ka, lai šie vajadzīgie parakstu tiktu savākti, bija jānotiek vairāk vektoru summai, un vai nu tie tagad arī bija paši par sevi, tāda bija situācija, ka viņi sakrita, un neiztika arī bez tā, ka palīdzēja tiem sakrist. Palīdzēja sakrist tie paši politiķi, un mēs turpmākajās minūtēs gribam parunāt par to, kāds tad ir šis sausais atlikums no šī iespējamā referenduma pirmā soļa, šīs te parakstu savākšanas, kuri tad ir tie ieguvēji, ir arī tādi, protams, un kuri ir zaudētāji. Tur visai interesants lietas atklājas. Ja atstāja malā neizbēgamās emocijas, tad jautājums par iespējamo referendumu otrās valsts valodas lietā parāda dažus citus pirmajā brīdī nepamanītus aspektus. Pirmais, mēs esam acu liecinieki pagaidām grūti izskaidrojamai apvienības saskaņas centras transformācijai. Tā vairs nav tāda, kāda tā bija 11. Saeimas vēlēšana dienā. Iespējams tāpēc, ka šoreiz viņi patiešām noticēja, ka tiks paņemti valdībā. Iespējams, ir sāsinājusies cīņa par krievalodīgu elektorātu, kas pēc PCTV sabrukuma šķita beigusies. Ja mēs skatāmies uz saskaņas centru, tad es viņus šobrīd vairs neredzu kā vienotu spēku, par kuru var runāt ieiešana valdībā. Jo, kā mēs redzam, šis gājiens bija no atsevišķa viena cilvēka praktiski. Tas ir Mils Ušakovs pēkšņi izlēma realizēt kādu savu politiku. Jo, kā mēs skatāmies, ne Urbanovičs, ne Kļimeņcevs, kas ir tādi spēka zari šī te partijā un kas ir praktiskie turētāji, viņi no tā norobežojās. Protams, tas problēmas sagādā tieši saskaņas centrā. Viņi ir spiesti tagad, ja viņi pirms 2-3 gadiem, viņi varēja pateikt saviem vēlētājiem, rīkosimies tā, un vēlētāji varētu atbalstīt viņu pozīciju. Bet tagad šīs vēlētājs, saskaņas centras vadītāji, ir spiesti doties turp, kur dodas viņu vēlētājs. Vispār varētu jau arī nekur nedoties, ja vien tur nebūtu sākusies negaidīta kustība. Daži līdz šim nesaprasta politisko outsideru inspirētā parakstu vākšana par krievu valodu kā otro valsts valodu. Tas viss sakrit ar formālo vēlēšanu uzvarētāju saskaņas centra kārtību atstāšanu ārpus varas, kuras dēļ saskaņas spice bija pat gatava kompromisiem, kurus nepārāk atbalstītu viņu vēlētāji. Īsāk sakot, vektori summējās un saskaņas centram kaut kā bija jārēģē. Nelaime tā, ka praktiski nebija neviena laba varianta, kā komfortabli iziet no situācijas. Man ir tāda sajūta, ka ne Lindermans, ne Ždanoka neticēja, ka priekš referenduma var savākt šo parakstu skaitu. Tas tika izmēģināts kā tāds solis, savas popularitātes veidošanai. Uz šo āķi, ko izmet Lindermans, uzķērās saskaņas centrs, neizvērtējot to pozitīvo, ko viņi bija ieguvuši uz 11. Saeimas vēlēšanām. Bijušais politiķis, tagad žurnālists Jurijs Sakalovskis uzskata, ka Latvijā etniskās spriedzes problēmas kļūst aktuālas ik pēc 6-7 gadiem. Viss sākās ar 90. gadu sākumu, tad 98. bija nemieri pie Rīgas domas, vēl pēc 7 gadiem Krievu skolu aizstāvju akcijas, un tad tagad pienācis kārtējais cikls. Sakalovskis domā, ka parakstīšanās bija ziņa pie varas esošajiem, un daudzi no tiem, kas parakstījās, patiesībā mierīgi iztiek ar vienu valsts valodu. Lielākā daļa no tiem, kuri parakstījies, to saprot, ka nav iespējams dabūt vairākumu un teiksim, grozīt satversmi. Bet tas ir zināms protests. Parādīt, mēs esam te, mums ir daudz, un mums varēja jārēķinās ar mūsu interesēm. Tas ir mēģinājums pievērst uzmanību viņiem, ka ir tāda problēma, ka
nopietni jāpievēršas integrācijai, un integrācija no abām pusēm, ne tikai, teiksim, no nelatviešu puses, bet arī no latviešiem. Ja? Tā ir atbildes reakcija. Veiksmīgi vai neveiksmīgi, tā ir cita lieta. Bet visu to procesu ir sākuši tomēr vislatvieši ar savām skaistām idejām par valodas stiprināšanu un visu pārējo. Tas nu ir skaidrs, ka no šāda krasa sabiedrības viedokļu pretnostatījuma iegūst politiska spektra galējie flangi, kuriem tā ir ideāla, un šajā gadījumā jāsaka arī mums diezgan dārgi izmaksājošu uzskatu un ideju reklāma. Nu labi, ja Saskaņas centrs būtu valdībā paraksts, tad netiktu vākti. Es domāju, ka šī akcija, protams, kā notiktu, bet ar tādu ne ļoti lielu rezonanci. Jā, varbūt tur savaktu 50,000 parakstu, varbūt 50, 60 varbūt, un viss. Te jau sanāk, ka taisnība vien būs bijusi Valdim Zatleram, kad viņš par varas makti gribēja koalīciju ar Saskaņas centru. Es jums nepiekritīšu. Es uzskatu, ka Zatlers ir viens no tiem, kas izraisīja šo krīzes situāciju, lai Ušakovs nostātos un aicinātu cilvēkus parakstīties. Jo, ja Zatlers nebūtu iznācis ar savu paziņojumu kaut vai ar tankiem, bet mēs būsim valdībā, cilvēku izjūtas un attiecības nebūtu tik ļoti sāsināts. Noskaidrot pašu eksprezidenta viedokli mums tā arī neizdevās. Uzzinājis, par ko būs saruna, Zatlers aizbildinājās ar plenāru sēdi, bet pēc tās veikala no tikšanās izvairījās. Tā gadās, kā būtu teicis Vonegūts. Daudz eksperti ir pārliecināti, ka Ušakova demonstratīvā parakstīšanās akcijā bija tas magnēts, kas savāc vajadzīgās balsis. Taču iespējams, ka tā ir pirra uzvara. Baidoties pazaudēt krievus, viņš pavisam droši ir pazaudējis latviešus. Viņš ir atņēmis sev iespēju kļūt par premjeru, kas, manuprāt, gan arī bija diezgan nereāli pirms tam, bet tagad praktiski neiespējami, un ļoti, ļoti sarežģījis iespējamo opozīcijas darbību, kopdarbību ar Zemnieku savienību, jā, kā valdības tālāko veidošanu, un ļoti sarežģījis Saskaņas centra iespējamo ieiešanu valdībā, ja Latvijā notiek politiskā krīze. Bet labāk zīle rokā nekā mednis kokā. Varbūt Ušakovs ir izlēmis visu likt uz vienas kārtas. Proti viņš vēlas saglabāt savu mēra amatu. Pašvaldību vēlēšanas tuvojas un pašreizējās problēmas rada nevajadzīgu stresu. Apmēram 45% no Rīgas vēlētājiem ir krievalodīgie pilsoņi. Līdz ar to tagad veidojas tāda situācija, patīkama situācija. Ja viņš zaudēs vismaz 1/3 no saviem vēlētājiem, tad viņam nebūs nekādu izredzu dabūt šo te pusi, vismaz to pusi. Un viņš izvēlējās izdarīt tādu grūtu izvēli, un viņš pieņēma lēmumu parakstīties un līdz ar to konsolidēt savu vēlētāju un saglabāt cerības, ka visi krievalodīgi vēlētāji nobalsos nākamais pašvaldību vēlēšanas par viņu. Iespējams, bet Ušakovs riskē ne tik daudz ar savu karjeru, viņš noskaņo pret sevi pārējos apvienības pīlārus, kuriem savukārt plāni nav tik daudz ar Rīgu saistīti. Kuloros baumo, ka neglēmojošās publikācijas par Ušakovu, par iespējamo sievas krāpšanu, par sarakstu ar Krievijas pēcdienestu pārstāvi presē ir parādījušās nevis izmanīgu žurnālistu dēļ, bet gan Ušakova politisko kolēģu piespēlētas. Katrā gadījumā Saskaņas centrā ne tuvu visi atbalsta viņa izgājienus. Jebkurš solis, kas ir vērsts uz to, lai skaldītu sabiedrību, šķiet, ka nav atbalstāms. Bet tad jau jūs neatbalstat Nielu Ušakovu parakstīšanu? Šī gadījumā oficiālā pozīcija, un tā ir mana personiskā pozīcija, dabīgi, ka ne. Zinoši cilvēki runā, ka Saskaņas centrs ir pamatīgi iešāvis sev kājā, jo tagad par Satversmes labojumiem būs jābalso Saeimā, kuru Saskaņas centrs zaudē jebkurā gadījumā. Ja balso par un ja balso pret. Iespējams, viņi meklēs kādu citu veidu, kā iziet no situācijas. Vai nu nebalsos, varbūt pametīs zāli. Ir arī zinātāji, kas saka, ka Saskaņas centrs atrodas lielu pārmaiņu priekšvakarā un tās nebūs patīkamas pašreizējiem apvienības līderiem. Pagaidām gan par to nekas tā īpaši neliecina. Varbūt arī, ka situācija var mainīties martā, kad 16. pie Brīvības pieminekļa atkal pulcēsties dažādi noskaņoti cilvēki, un ļoti iespējams, ka akcijās piedalīsies arī visu Latvijai pārstāvi, kas to līdz šim ir vienmēr darījuši. Taču tagad viņi ir varas partija, un tas situācija maina būtiski. Viena nianse. Atcerieties, kad bija nopludināta Valda Zatlera uzstāšanās slēgtā frakcijas sēde, viņu frakcijas sēde, kad viņi paziņoja, ka šī valde noturēsies līdz martam. Marta vidus, jeb Marta īdas ir liktenīgs bijuši arī Julijam Cēzaram. Vai būs arī trešajai Dombrovska valdībai, to vēl nevar zināt. Tikai, ja ir arī valdības krīze, tad ir grūti saprotams, kā var sasteķēt jaunu kabinetu, jo Saskaņas centrs tagad ir radioaktīvs, ZZS arī nav pieņemams. Ticiet man, ka šādā gadījumā mēs dzirdēsim idejas par jaunām Saeimas vēlēšanām. Šīs džins no pudeles ir izlaists.